Labdien! Laipni lūgti Kultūras informācijas sistēma centra organizētajā webinārā par valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformu Hugo LV un saistošajiem jautājumiem. Esmu Aija Kasemira un aicinu jūs aktīvi piedalīties mūsu webinārā, rakstot jautājumus tajā vietnē, no kurienes jūs mūs skatāties. Pasākums norisinās digitālās nedēļas ietveros, dienā, kas veltīta mākslīgajam intelektam. Noteikti katram ir savas zināšanas, sajūtas un pat emocijas par to, kas ir mākslīgais intelekts un visām saistošajām lietām. Bet viens ir ļoti droši. Mākslīgajā intelekta aspektā ar izstrādāto valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformu Hugo LV mēs Latvija esam pionieri Eiropā. Un tādēļ, kā pirmo runātāju, aicināšu Kultūras informācijas sistēma centra direktoru vietnieku digitālās attīstības jautājumos Jāni Ziediņu prezentēt šo maģisko platformu Hugo LV. Lūdzu, Jāni. Jā, izrādās, ka nebija ieslēgts mikrofons, tā arī parasti gadās ar tiešraidēm, bet tad sākšu vēlreiz. Tad sveiciens visiem digitālās nedēļas dalībniekiem un tiem, kas šobrīd mums pieslēgušies tiešraidē. Tad šajā stundā mēs uzzināsim vairāk par valsts pārvaldes valodu tehnoloģiju rīku. Un no manis būs tāds īsts ievads vai varbūt arī atgādinājumi par to, kas ir Hugo LV platforma un ko tā šobrīd piedāvā, bet noteikti šajā stundā vairāk pastāstīs kolēģi gan no Rīgas, gan no Tildes un arī Varam. Tā kā no manis tad mazs ievads, bet līdzīgi kā varbūt tās tad šodien mēs esam jau 15. digitālās nedēļas gadā, tad Hugo LV platforma jau šobrīd darbojās jau 10 gadus. Un, ja sākotnēji varbūt tas bija salīdzinoši vienkārši, bet arī nevajadzētu varbūt domāt, ka ļoti vienkārši risinājums, bet salīdzinoši vienkārši mašīnu tulkošanas risinājums, kas nodrošināja tulkošanu tikai dažās valodās, tad šajos 10 gados Hugo LV platforma ir izaugusi par vērienīgu valodas tehnoloģiju platformu un līdzvērtīgi tai Eiropā šobrīd arī nav. Un tā nodrošina iedzīvotājiem, valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, citiem interesantiem dažādas tehnoloģiskos rīkus un iespējas. Un par Hugo LV lietošanu mums liecina arī apjomīgais tulkošanas pieprasījums skaits, kas 10 gados ir sasniedzis vairāk kā 100 miljonus un kopumā ir iztulkoti jau 2,5 miljardi vārdi. Tāpat arī tiek izmantots arī dažādas audio tehnoloģijas, gan runas atpazīšana, gan runas sintēze, un arī mūsu jaunākās tehnoloģijas, kas ir sarunboti, kur šobrīd jau lietotājiem nosūtījis 4,5 miljonus ziņas. Visas valodas tehnoloģija iespējas ir atrodamas Hugo LV platformā, un uzreiz jāsaka, ka arī kopš 2023. gada vidus šobrīd mēs piedāvājam tulkošanu ne tikai latviešu angļu valodās, taču piedāvājam arī vairākās citās, pareizāk sakot, visās Eiropas Savienības dalībvalstu valodās un sadarbībā ar eTranslation, Eiropas komisijas rīku. Jūs varat tulkot gan no latviešu valodas uz spāņu valodu, gan no franču valodas uz latviešu valodu un izmantot šo risinājumu, neizmantojot varbūt citus tulkošanas risinājumus. Tā kā šī ir tāda arī jauna iespēja, kas jau vairāk kā gadu ir pieejama.
Un kopumā mēs valodu tehnoloģiju platformā tad piedāvājam gan teksta rīkus, kas ir tulkošana, gan arī runas rīkus, runas sintēzes, runas atpazīšana dažādiem dzīves gadījumiem, arī valsts pārvaldes pakalpojumiem. Tāpat arī iespējams ir izmantot latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīku, lai pārbaudītu, cik labi jūs pārzinat latgaliešu rakstu valodu vai arī izmantot to ikdienā. Protams, kad platforma ir ne tikai ar šiem publiskiem pakalpojumiem, kas pieejami ikvienam, bet ir nozīmīgs resurss tieši valsts un pašvaldību iestādēm, kas Hugo.lv iespējas var integrēt savos risinājumos. Un viens no risinājumiem, kas šobrīd izmanto visvairāk Hugo.lv vai faktiski visas Hugo.lv iespējas ir tīmekļa vienotā platforma, un šajā ir pieejama gan tulkošana, gan runas sintēze, gan runas atpazīšana, un arī mūsu lielākais virtuālais asistents Zintis, par kuru tad pastāstīs arī rītdienas seminārā, un jebkuram ir iespēja izmantot, atverot faktiski jebkuru no valsts pārvaldes vai pašvaldību mājaslapām. Tāpat arī mums ir redzams, ka Rīgas pilsētas izmanto tīmekļa vienoto platformu, bet ir izveidojuši savu virtuālo asistentu, Rīgas virtuālo asistentu, par kuru tad pastāstīs mums kolēģi no Rīgas turpmākajās stundā. Ikdienā varbūt Hugo.lv risinājums ir, nav nevienmēr ir tik redzams, taču ikdienā tas ir, kā es minēju, tad ir integrēts dažādos risinājumos, piemēram, Latvija.lv, kas nodrošina tulkošanu no latviešu valodas uz angļu valodu, dažādiem dzīves situācijām, dzīves pakalpojumiem, tāpat arī pieejams ir Latvija.lv virtuāls asistents. Arī elektroniskā deklarēšanas sistēmā interesantiem, kas izmanto šo sistēmu un nerunā latviešu valodā, var izmantot mašīnu tulkošanu angļu valodā. Tā kā iespējas gan pašvaldībām, gan valsts pārvaldes iestādēm ir izmantot kopumā Hugo.lv platformu dažādās savos risinājumos. Protams, kad mēs nevaram aizmirst par sarunbotiem tehnoloģiju, kas šobrīd attīstās ļoti lielā ātrumā, taču jau pirms vairāk kā 3 gadiem esam ieviesuši to Latvijā valsts pārvaldē un esam bijuši caumlauži ar virtuālā asistenta izmantošanu ikdienā, ar to, kā tie tiek veidoti, kā ar tiem komunicēt. To mēs redzam arī ikdienā, kad iedzīvotāju komunikācija ir mainījusies, varbūt mazāk tiek uzdoti jautājumi, kur virtuāls asistents spēja apjukt, tomēr uzdod jau tādus jautājumus par konkrētām tēmām, ar kuru ikdienā darbojas iestādes. Un arī, kā šodien arī atklāšana pasākumā minēja Kultūras informācijas sistēmas centra direktora vietniece Sandra Ozoliņa, tad, protams, šie virtuāli asistenti palīdz vai ir palīgi dažādās aktuālās situācijās. Pieņemsim tieši minētais valsts ieņēmuma dienesta virtuāls asistents tajā brīdī, kad ir vairāk jautājumu par elektronisko deklarāciju iesniegšanu vai Signet virtuāls asistents par e-parakstu tajā brīdī, kad ir šie jautājumi par e-parakstu pārvaldes atjaunošanu un arī citi virtuāli asistenti. Tajos brīžos, kad ir mums kaut kas aktuāls un nevienmēr mēs varbūt varam sazvanīt vai ir jāgaida uz telefona līnijas brīdis, kad savienos mūs ar operatoru, vai varbūt tas ir naktī, ka mums ir aktuāli uzzināt kādu jautājumu, kur varbūt vieglāk būs uzdot tieši sarunbotam un saņemt to atbildi. Šobrīd mums jau ir vairāk kā 20 dažādi virtuāli asistenti, vairāk kā 60 valsts pārvaldes un pašvaldību vietnēs un nodrošina šo atbalstu iedzīvotājiem operatīvas informācijas saņemšanā. Noteikti, kad viss ir pēdējā laikā, gan pēdējā gadā, ja dzirdējuši šo atslēgvārdu, jeb šo nosaukumu kā ChatGPT, tad šis ir ļoti liels izaicinājums un ļoti liels solis arī valodas tehnoloģija attīstībā. Un arī mēs esam Hugo virtuāla asistentu platformā šobrīd integrējuši
Microsoft Azure ir izcinājumu, kā palīgu tieši treneriem, virtuālo asistentu treneriem, gan reģiģējot izvadi, gan arī veidojot nolūku atpazīšanu, lai virtuāls asistents saprastu, ko lietotājs jautā. Protams, ka mūsu izaicinājums un nākotnes tuvākas nākotnes darbs kopā ar kolēģiem no Tildes būtu integrēt tieši šo lielo valodu modeļus lietotāju jautājumu atpazīšanā, gan garāku un sarežģītāku jautājumu atpazīšanā, gan arī šīs informācijas apstrādē, vairāk automatizētas iespējas. Tomēr joprojām mēs runājam arī šajā nedēļā par šīm riskiem un drošību. Tad tas, ko valsts pārvaldē kopumā ir jāstrādā un jādomā, un to arī mēs redzam kā mūsu izaicinājumu, lai šīs atbildes būtu precīzas un būtu tādas, ka lietotājs šo atbildi saņemot, ir pārliecināts, ka tā ir pareizi. Bet tāpat laikā mēs nevaram aizmirst un arī nevaram izslaist šo tehnoloģiju attīstību, un mums pie tā jāstrādā kopīgi. Tā kā īsi no manis, paldies, ka skatāties, un lai interesanti šī stunda un digitālā nedēļa un visi digitālās nedēļas pasākumi. Paldies! Paldies Jānim, un kā Jānis jau minēja, Hugo LV izveidē būtiska loma ir valodu tehnoloģiju uzņēmumam Tilde, un tādēļ Tildes pārstāvi biznesa attīstības vadītāju Kasparu Kauliņu es aicināšu kā nākamo runātāju rosināt, domāt gan mūs, gan jūs par mākslīgā intelekta iespējām, un iespējams arī draudiem, kuriem mums, protams, ir jābūt gataviem. Lūdzu, Kaspar. Jā, labdien, sveiciens visiem, kas ir pieslēgušies un mūs klausās. Paldies par šo iespēju runāt par mākslīgā intelekta tehnoloģiju praktiskiem lietojumiem. Paldies arī Jānim par labiem vārdiem, un es tiešām vēlos apliecināt to, ka tā kā Tilde darbojās šajā Eiropas valodas tehnoloģiju kopienā, tad Latvija patiešām ir ar savu publiskajā pārvaldē izmantoto valodas tehnoloģiju platformu tāds patiesas pionieris. Mēs tiešām esam bijuši priekšgalā, un jācer, ka mums izdosies šīs pozīcijas noturēt arī nākotnē. Runājot par mākslīgā intelekta tehnoloģijām, es gribu tādu pavisam nelielu kontekstu iezīmēt, jo šo tehnoloģiju attīstība, iedzīvināšana un izmantošana lielā mērā ir atkarīga no tā, kā tās palīdz uzņēmumiem un organizācijām. Ja? Un tad es gribu minēt vienkārši tādus 3 lielas tendences globālās, ja, kuru kontekstā šīs tehnoloģijas kļūst īpaši nozīmīgas. Pirmā ir tas, ko mēs saucam par digitālo transformāciju, proti uzņēmumi tādas savas darbības efektivitātes vārdā skatās uz iespējām dažādus savas darbības procesus automatizēt, izmantot visdažādākās tehnoloģijas, arī robotus, un arī tādus virtuālus palīgus, par kādiem arī mēs runājam. Ja, un tas galvenais mēģis vai galvenais spiediens ir pirmkārt tad izmaksu samazināšana, un otrkārt arī tā kā, lai mēs varam izdarīt ar mazākiem resursiem vairāk, tāda izteikta efektivitāte. Otra tendence, par kuru gribu pieminēt šajā mūsu šīs dienas sarunas kontekstā, ir tāda totāla personalizācija, proti mēs pateicoties tam, ka par mums kā individiem, gribot vai negribot, ikdienā tiek uzkrāti dažāda veida digitāli dati, ja, tad faktiski dažāda veida pakalpojumu, produktu, informācijas ziņu, zināšanu sniedzēji ir raduši iespēju šos datus izmantot, lai tas
lai šī te sadarbe būtu iespējami personalizēta. Ja? Tā kā mēs ejam prom no tādas vispārīgas, gan informatīvās vides, produktu pakalpojumu piedāvājumu, reklāmu piedāvājumu, pat tāds ekstrēms šajā gadījumā ir personalizētā medicīna, ja, kur mēs jau redzam pirmos piemērus, kad faktiski zāles tiek izgatavotas vairs nevis ar kādu vispārīgu nosaukumu, bet tās tiek ražotas konkrētam individam. Un pēdējā tendence, ko es gribu pieminēt šajā kontekstā, kas arī ir ārkārtīgi svarīgi, ir tas, ka mēs dzīvojam šīs pieredzes ekonomikas apstākļos, tas nozīmē to, ka lietotājiem, tā skaitā arī valsts pārvaldes klientiem, iedzīvotājiem, ierēģiem ir ļoti skaidrs gaidas par to, kā viņi vēlās, lai dažādi procesi notiek. Ja? Un tā kā arī šajā te lietotāja pieredzē, kas ir visapkārt, sākot ar mūsu pieredzi tīmeklī, beidzot ar mūsu pieredzi fiziskā vidē, par to ir jādomā, un tehnoloģijas šeit var būt ļoti palīdzīgas. Tagad, ja mēs no šī tendenču līmeņa nolaižamies jau tādā risinājuma pasaulē, tad tā runa par mākslīgo intelektu, tas saturs, vai ko mēs katrs saprotam ar šo te apzīmējumu, ir ļoti atšķirīgs. Un es gribu atgādināt, ka šīs tehnoloģijas nebūtu nav jaunas. Ja, protams, šī daudzfunkcionālā mākslīgā intelekta parādīšanās, kas ir šie te lielie valodas modeļi, kas ar dažādajām plašajām iespējām ir kļuvuši pieejami plašiem lietojumam, tas ir tāds jauns solis, bet tās, es viņus saucu par funkcionālām mākslīgā intelekta tehnoloģijām, tās ir ap mums ikdienā, un mēs nereti pat nepiedomājam, ja, kā tas viss strādā. Ja mēs skatāmies mazliet uz šīm te, sauksim viņas par konvencionālajām vai funkcionālajām tehnoloģijām, es gribu pieminēt tādu vienu lietu, ka attiecībā, piemēram, uz Baltijas valodām lielo valodas modeļu tulkojumu kvalitāti, jo viņi spēja arī veikt šos te, viņiem ir citu starpā arī mašīnu tulkošanas funkcionalitāte, tur tā kvalitāte, diemžēl, vēl nav tādā līmenī, lai mēs varētu teikt, ka tā pārspēja šīs nosacīti tradicionālajās tehnoloģijās veidotās mašīnu tulkošanas sistēmas. Ja, tā kā tās vēl kādu laiku noteikti būs. Un es vienkārši gribu atgādināt un varbūt likt padomāt par to, cik plašs īstenībā var būt šo te konkrēto tehnoloģiju lietojums. Un es tad katrai tai tehnoloģijai mazliet pieskāršos pie tā lietojuma, un tad jau mēs nonāksim arī pie tā ģeneratīvā, daudzfunkcionālā mākslīgā intelekta, un tad vairāk parunāsim arī par tiem draudiem un iespējām. Bet, tad, ja mēs runājam par šīm tradicionālajām lietām, tad mašīnu tulkošana tradicionāli, protams, izmanto visdažādāko dokumentu, satura tulkošanā. Tas palīdz cilvēkiem, kuri nerunā svešvalodās, piekļūt kaut kādam saturam, dažādās citās valodās arī zināšanām, informācijas zināšanām. Tādā ikdienas darbā tas var palīdzēt nevien tulkot dokumentus, bet ja tās tehnoloģija tiek integrēta kaut kādās saziņas plūsmās, tad arī saziņā ar šiem te komunikācijas partneriem. Protams, īpaši valsts pārvaldē ir jādomā arī par šiem starptautiskiem projektiem, tad tur tas var ļoti palīdzēt, domājot vairāk jau plašākā kontekstā par valsts pārvaldu pašvaldībām, tad neapšaubām viens virziens, kur šīs tehnoloģijas var palīdzēt, ir turisms un teiksim, tā daudzvalodu informācijas nodrošināšana mūsu viesiem. Un, ja mēs skatāmies atkal to, cik daudz Latvijā īpaši valsts pārvaldē, Jānis tur minēja dažus šos te skaitļus, kas patiešām ir iespaidīgi, ja, cik daudz mēs patiešām tulkojam. Ja mums nebūtu šīs tehnoloģijas, tās izmaksas būtu milzīgas, un es pat ņemtos apgalvot, ka mums būtu milzīgas problēmas ar to, jo cilvēku tulki nevarētu nodrošināt tās vajadzības, kādas mums ir. Un dienas beigās nevaru nepieminēt arī to, ka tas, vai un kāda informācija par Latviju ir pieejama ārpus mūsu valsts, savā ziņā ir arī valsts tēla jautājums. Tad arī šis jau Hugo LV nodrošina daudz un dažādas šīs lietojuma iespējas, bez tādas vienkāršas vārdu teikumu vai dokumentu tulkošanas. Ja.
ir arī šajā tīmekļa vienotajā platformā ir spraudnis, kas ļauj padarīt šīs dažādo iestāžu institūciju mājaslapas daudzvalodīgas. Mēs varam piedāvāt principā un domājam arī par iespējām izmantot spraudņus, kas ļauj, teiksim, tulkot e-pastus un cita veida ātro saziņu. Un kas nav mazsvarīgi tieši tādā mūsu valodas attīstības un uzturēšanas kontekstā, ka mēs tulkošanā izmantojam pareizu tehnoloģiju. Un tad tas arī tas, ka Hugo LV nodrošina šo terminoloģijas atbalstu, mūsuprāt, arī ir svarīgi, un tas tā arī turpināsies. Nākamā tehnoloģija, par kuru es arī gribu vienkārši iezīmēt to laukumu un skriet tālāk, ka ir šī runas atpazīšanas tehnoloģija, un šeit ļoti populāri tie pēdējā laikā lietojumi ir tieši dažādi veidi sanāksmi un pasākumu transkribēšana automatizēta un arī protokolu veidošana. Tad šī runas atpazīšanas tehnoloģija kopā ar šo ģeneratīvo mākslīgo intelektu, tad spēja jau veikt tādus sarežģītākus uzdevumus, nevien atpazīt to, kas sanāksmē ir runāts, bet arī veidot kopsavilkumus, sadalīt uzdevumus, saplānot kaut kādas nākamās aktivitātes un tā tālāk. Otrs virziens, kas arī ļoti strauji attīstās, ir šie publisko pasākumu transkribēšana, kas īpaši nozīmīgs, protams, ir tajā kontekstā, par kuru mazliet runās arī Pauls, bet kas ir šī piekļūstamība. Paulam vairāk droši vien tā tēma būs par tīmekļa vidi, bet ja mēs runājam arī par fizisko vidi, arī par digitālo vidi, tad par publiskiem pasākumiem, tad šī runas atpazīšanas un runas tulkošanas tehnoloģija ir īpaši svarīga. Arī tas attiecās arī uz subtitru veidošanu, dažādu veidu video materiāliem, kas ļauj paplašina vienkārši to iespēju dažādās modalitātēs uztvert, gan klausīties un skatīties, gan arī lasīt kaut kādu saturu. Dokumentu veidošana balsī ļoti populāra, tā skaitā, piemēram, medicīnā. Šobrīd arī, iekšlietu sistēmā šādi risinājumi tiek izmantoti. Arī mēs domājam par iespēju nodrošināt šādu atbalstu pašvaldību sociāliem darbiniekiem, piemēram. Un tad viens no šīs tehnoloģijas uzdevumiem ir nodrošināt piekļuvi kaut kādam audio, video saturam no saturiskā viedokļa. Tad, ja mēs esam izmantojuši šo transkribēšanu, tad mēs varam jau veikt dažādu veidu šī satura analīzi, un par piekļūstamību es jau minēju. Tad te ir daži piemēri, pie tiem īpaši nepakavēšos. Mūsu Saeima lieto šādus risinājumus, iekšlietu ministri, Igaunijas tiesas, arī Latvijas tiesas, cerams, drīzumā. Un tad visbeidzot tas pats varbūt interesantākais virziens šajā mākslīgā intelekta valodas tehnoloģija jomā ir saistīts ar saziņu. Tātad cilvēka iekārtas vai cilvēka datora saziņa. Un šeit ir ļoti svarīgi, ka tas nav tikai un vienīgi tāds alternatīvs saziņas kanāls, kā tas ir, tad mēs jau esam savā publiskajā vidē pieradinājuši mūsu lietotājus, ka ir iespēja 24/7 režīmā tad saņemt kaut kādu informāciju, bet tas faktiski jau ir tiešām kļuvis par tādu instrumentu dažādās organizācijās, patiešām nodrošināt šo efektivitāti. Tad tur ir daudz un dažādas iespējas, kā palīdzēt ne tikai ārējiem klientiem, bet arī darbiniekiem, kaut kādā mācību procesā. Un kopš šajā saziņas mākslīgā intelekta pasaulē ir parādījušies arī šie lielie valodas modeļi un ģeneratīvā mākslīgā intelekta risinājumi, tad, protams, tas palīdz arī sagatavot dokumentus, atrast informāciju, izgūt zināšanas. Tas ir tāds ļoti palīdzīga lieta. Jānis jau pieminēja, tad Latvija patiešām ir pionieris, un mēs esam rādījuši labu piemēru, un tagad tie virtuālie asistenti tādā valsts pārvaldes publiskajā vidē gūst popularitāti arī ārpus Latvijas. Es varbūt nedaudz par tām tendencēm, kas saistībā ar tiem virtuāliem asistentiem šobrīd ir novērojams. Tātad pirmkārt mēs redzam, ka šie sarunboti no tādiem informācijas sniedzējiem
kļūst jau par pakalpojumu sniedzējiem, un mēs arī Hugo sarunu botu vidē redzam arvien vairāk šo te jau lietojumu, kad šajā sarunu bota dialogā ir iespējams nevien saņemt atbildes uz kaut kādiem interesējušiem jautājumiem, bet arī atrisināt kaut kādas reālas problēmas un saņemt e-pakalpojumus. Otra lieta ir manis jau pieminētā personalizācija, ko mēs varam nodrošināt ar to, ka mēs izmantojam šos dažādos autentifikācijas risinājumus, ja, un tad faktiski sarunu bots jau sarunājās nevis ar anonīmu, bet ar konkrētu lietotāju, un ja mums vēl izdodas integrēties ar kādām iekšējām informācijas bāzēm, tad mēs patiešām varam nodrošināt šo te personalizēto atbalstu šiem te mūsu klientiem, lietotājiem. Nu, vēl viena tendence ir, ka arvien paplašinās to kanālu skaits, kuros dažādība, ja, kuros ir iespēja publicēt šos virtuālos asistentus, tad nevien mājaslapas, citas tīmekļa vietnes, klientu portāli, bet arī dažādas, teiksim, šīs te kontaktcentru platformas, dažāda veida e-veikalu platformas, pārdošanas atbalsta platformas, mārketinga platformas, ja mēs redzam, ka tas kanālu skaits, ātrās saziņas, dažādi risinājumi, WhatsApp, Telegram un tā tālāk. Ja, tas kanālu skaits ir diezgan strauji pieaudzis. Ja, tā piekļuve šim saziņas rīkam var notikt visdažādākajos kanālos. Tad vēl viena tendence ir, ka no tādiem ārējā atbalsta sniedzējiem arvien vairāk virtuālie asistenti kļūst par iekšējā atbalsta sniedzējiem. Un pēdējais, protams, ir visdažādākie eksperimenti ar šiem te lielo valodas modeļu funkcionalitātes izmantošanu. Populārākais, protams, ir kaut kādi jautājumu atbilžu scenāriji, bet tur tas scenāriju loks īstenībā ir daudz plašāks. Jā, tad svarīgi par to ģeneratīvo mākslīgo intelektu ir skaidrs, ka mums jāsaprot, ka tālāk jau runājot par riskiem, es to pieminēšu, jā, bet ka šī tehnoloģija izmanto datus un spēj atveidot un radīt tās jaunās lietas tikai tik lielā mērā, cik tā ir pieejama informācija tajos apmācību datos. Ja? Tā kā viņa spēja kaut ko atdarināt vai spēja radīt kaut ko līdzīgu, ja? Bet tādu reālu radošumu diez vai mēs tik ātri šajā tehnoloģijā, no šīs tehnoloģijas sagaidīsim. Bet viedokļi atšķirās, ja, kas ir unikāls darbs, kas ir unikāls saturs vai video vai attēls vai teksts. Ja, tā kā, šī tehnoloģija spēja visās šajās modalitātēs darboties vai formātos, ja, bet tad es viņu joprojām redzu kā tādu sava veida ļoti noderīgu, bet drīzāk tādu individuālu risinājumu, ja, jo ir daudz gan rakstu, gan pētījumu par to, ka lielās organizācijas faktiski meklē vēl tos veidus, kā šāda veida tehnoloģiskie risinājumi var patiešām nopietni mainīt gan tos biznesa procesus, gan panākt kaut kādus tiešām tādus jūtamu ekonomisku efektu vai finanšu efektu. Ja, bet neskatoties to, tas lietojums ir ļoti plašs, sākot ar jaunu satura radīšanu dažādos formātos, ar kaut kādu satura analīzi, ja, tad ar jautājumu atbilžu modeļiem, tad ir cilvēki, kas kaut kādus lēmumus ir gatavi pieņemt, veicot vaicājumus šiem te lielajiem valodas modeļiem, iedodot viņiem kaut kādu informāciju. Tas ir tā kā tāds atbalsts, tas lēmums joprojām paliek cilvēka iespēja, ja priekšrocība, ja, bet katrā gadījumā ieteikumus, virzienus, pārdomas, argumentus, ja, mēs varam iegūt. Jā, kā es minēju, tulkošana un skaidrošana arī ir viena no funkcionalitātēm. Būtisks lietojums ir atbalsts dažādu veidu mācību saturu veidošanā, tā skaitā individualizēta, ja personalizēta mācību satura veidošanā. Arī
dažāda veida vizualizācijas, gan attēli, gan video. Ja, var tikt veidoti. Arī personālais palīgs, ja, tur var palīdzēt jums plānot savu kalendāru, var palīdzēt jums atbildēt uz jūsu e-pastiem, var palīdzēt, ir modeļi, kas var palīdzēt jums veikt kaut kādas rezervācijas restorānos, pat pirkt avio biļetes un tā tālāk. To lietojumu vairāk, protams, ir cilvēki, kas izmanto šos risinājumus arī, lai rakstītu jaunu kodu. Un tad mēs esam nonākuši, tad Jānis jau minēja par tām lietām, mēs esam šobrīd jau izveidojuši tādu funkcionalitāti HugoLV botu modulī, kas nodrošina šo te nolūku piemēru ģenerēšanas atbalstu un atbilžu pielāgošanu. Ja. Un tad tas, ko mēs šobrīd eksperimentējam, vai, teiksim tā, esam tādā pilotēšanas fāzē, ir arī šis te atbilžu ģenerēšanas risinājums, bet, lai saprastu gan tās izmaksas, gan arī, lai tā kā pārvaldītu labāk tos riskus, vismaz pagaidām, tad mēs domājam, ka varēsim nodrošināt to kā ārēju mākoņu pakalpojumu tiem, kam ir šie te sarunu boti Hugo platformā. Un tad jau, ja mēs redzēsim, vai un kā tas palīdz, tad domāsim arī par to, kā to nodrošināt kā standarta funkcionalitāti. Un visbeidzot, tie riski ir saistīti pirmkārt ar nepareizu informāciju un dezinformāciju. Tas galvenais iemesls ir tāds, ka šie lielie valodas modeļi, tas ģeneratīvais mākslīgais intelekts ir veidots ar galveno uzdevumu sagatavot atbildi. Un ja viņam šīs atbildes gatavošanai pietrūkst kādu datu vai informācijas, tad viņš mēdz to izgudrot vai piegudrot, to sauc par halucinēšanu. Vēl viena lieta ir šī neobjektivitāte diskriminācija, kas saistīta ar vēsturiskajiem datiem. Tādi ir bijuši cilvēku rīcība, kur ir fiksēta caur datiem un sistēma to tikai atkārto. Tur ir daudz jautājumu par privātumu. Es varbūt gribu iezīmēt divas tādas, manuprāt, cilvēciskas lietas, kas ir šī cilvēku miedarbības mazināšanās. Un iespējams tāds cilvēcisko attiecību zaudējums, ja mēs pārāk paļaujamies. Un otrs ir šī ka mēs pazaudējam to kritisko domāšanu, mēs pārāk paļaujamies uz šīm tehnoloģijām. Un tad noslēgumā es gribu pateikt, ka tāds jaunums pēdējie divi slaidi, pēdējais slaids īstenībā, tā jaunā tehnoloģija, kas šobrīd ir uzsākusi tādu savu arī gaidu un ekspektāciju gājienu, ir šī izgūs paplašinātā ģenerēšana, ko angliski sauc par Retrieval Augmented Generation. Tad tā ir tehnoloģija, kas palīdz atrast saturā kaut kādu informāciju vai zināšanas, un tad ar šīs atrastās informācijas vai zināšanu palīdzību, tad viņi papildina to savu ģeneratīvo funkciju un izveidojums kaut kādu atbildi vai sagatavojums kādu jaunu saturu. Mēs pie tā, protams, strādājam. Tā kā tāda risinājuma mums arī parādīsies. Redzēs, ceru, ka nākotnē arī Hugo. Tas arī viss. Paldies. Es pārtērēju savu laiku, centos ātri runāt. Atvainojos par laiku pārtērētu. Paldies, Kaspar! Laiks, kā mēs pēc mūsu hokeistu pēdējām divām spēlēm varam secināt, ir tāds relatīvs jēdziens, jo viss var notikt pēdējā sekundē. Tā kā paldies, Kaspar! Un man ļoti patika, kā Kaspars minēja par tām cilvēciskajām lietām, jo mākslīgā intelekta jautājumos, HugoLV jautājumos, jebkuros jautājumos mums ir jādomā par cilvēciskajām lietām un par to pieejamību un piekļūstamību ikvienam. Tādēļ, kā nākamais runātājs mums ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības procesu vadītājs Pauls Puķīts, kurš tieši uzsvērš šo piekļūstamību tīmekļu vietņu jautājumos. Lūdzu, Paul. Jā, paldies, Aija. Un paldies arī iepriekšējiem runātājiem Jānim un Kasparam, kas ir tādu labu tātad kontekstu arī iedevuši, īpaši Kaspars minēja par šiem piemēriem, kur mākslīgais intelekts var labi palīdzēt tieši pie piekļūstamības attīstības. Un es tiešām esmu pateicīgs pasākumu organizatoriem par iespēju šeit runāt un
es koncentrēšos vairāk tiešām, lai pastāstītu, kas tā piekļūstamība, kas digitālā piekļūstamība ir, un tad, vairot tādu apziņu par to, cik tas patiesībā ir svarīgi. Starp citu, pēc 3 dienām, 16. maijā, ir starptautiskā digitālās piekļūstamības apzinātības diena. Tāda ieviesta jau vairāk gadu garumā. Tā kā, tiešām paldies par iespēju, un es arī šo savu prezentāciju tā arī formulēju, ka patiesībā tas, kas šobrīd notiek valsts pārvaldē pie digitālās piekļūstamības, var tikt izmantots kā tāds digitālā satura pilnveida dzinējspēks, jo jau vairākus gadus tiesiskais regulējums paredz, ka valsts pārvaldē ir jānodrošina tīmekļa vietņu un mobilā lietotņu piekļūstamība, un tad atbilstoši arī šīm te prasībām tas tiek darīts, uzraudzīts, un sekojam līdzi, lai pilnveidot šo te pieeju, un tad mazliet, lai iedot tādu cilvēcisku skatījumu uz to, ko tad šī te piekļūstamība mums dod. Pat ja mums nav tātad funkcionālu traucējumu, lai piekļūtu digitālajai informācijai, bieži vien mēs pat nenojaušam, ka mēs izmantojam tādus rīkus, kas sākotnēji tika radīti cilvēkiem, kam ir šie te funkcionālie traucējumi, bet mums tas ir vienkārši ērti, un mēs pat kādreiz ikdienā nevaram iedomāties, ka mums tas vairs nebūtu. Un, šeit slaida vidū ir ūdens jaucēja krāns, tas mazliet mazāk saistīts ar digitālo vidi, bet ļoti labi ieskicē, ka sākotnēji tas tika radīts, lai cilvēks, kuram nav iespējas ar abām rokām vienlaicīgi darboties, lai regulētu gan ūdens spiedienu, gan temperatūru, būtu ar vienu roku, tas to iespējams izdarīt, un mūsdienās, es domāju, lielākoties mēs tādu veidu krāns izmantojam. Tāpat arī rakstā mašīna sākotnēji tika radīta, kur tēvs savai meitai radīja, lai viņi varētu rakstīt. Šī te meita bija neredzīga. Tāpat arī subtitri un balss atpazīšana, un arī šīs te īziņas, ko mēs tagad ikdienā tik ļoti izmantojam, sākotnēji tika radīts tieši domājot par cilvēkiem, kuriem ir šie te funkcionālie traucējumi, šajā gadījumā dzirdes traucējumi. Šeit arī es esmu tādas attēliņus, kas ieskicē dažādas dzīves situācijas, kuras varbūt nav tieši saistītas ar funkcionāliem traucējumiem, kur cilvēki, teiksim, apgaismojumu dēļ vai tāpēc, ka dara paralēli kaut kādus darbus, iestatē savās ierīcēs iespējas, kur viņi var piekļūt informācijai. Ērtā veidā mēs zinām, piemēram, ja trolejbusā mēs braucam vai ne, un skatāmies kaut kādu video, mums nav šīs te austiņas, mēs varam ieslēgt subtitrus, YouTube, bieži vien tas ir iespējams, un tas arī piekļūstamības elements. Mēs zinām, ka ikdienā gadās visādi, mēs varam savainot roku, mums ir grūti darboties ar peli, un tad ir labi, ka mēs varam visas tās pašas funkcionalitātes izmantot, izmantojot tastatūru. Bieži vien senioriem ir vajadzīgs arī kaut kādi speciāli iestatījumi, lai labāk varētu izlasīt un informāciju, piemēram, palielināt teksta izmērus. Mēs zinām, ka mēs varam arī, ja mums ir vajadzīgas brilles, mēs viņus varam aizmirst vai pazaudēt, un tad mēs varam savā mobilajā ierīcī arī palielināt šo te teksta izmēru un izlasīt. Un,
Te mēs arī redzam tādu raibu fotogrāfiju, ja? Un tad ir labi, ja mēs šo te kontrastu un visu varam lasīt tādā ērtā veidā, un par to ikdienā tiek domāts gan no satura veidotājiem, gan no programmētājiem. Jā, es te pavisam ātri pārskriešu, ka piekļūstamībā ir 4 elementi. Robustums, tas nozīmē, ka mūsdienās, kad programmē, piemēram, tīmekļa vietni, tad tiek domāts par to, lai neatkarīgi no ierīces tā darbotos un būtu lietotājiem ērti. Tad uztveramība nozīmē, ka mēs domājam par to, ka lietotājiem jāspēj informāciju saņemt dažādā veidā. Kādam tā ir audio veidā, kādam tā ir tekstuālā veidā, bet šīs alternatīvas ir jārada. Darbināmība, kad cilvēki izmanto dažādas palīgu tehnoloģijas, lai piekļūtu informācijai, piemēram, neredzīgie izmanto šos te runas rīkus, un ko viņi speciāli sev jau konfigurējuši. Un saprotamiem, protams, informācijai jābūt vienkāršai un intuitīvai. Es jau minēju, ka mēs runājam vairāk šobrīd par valsts pārvaldes šo te vidi, kur ir regulējums, kur ir Eiropas Savienības direktīva, kas prasa, lai publiskās tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes būtu piekļūstamas, un ir tad standarti radīti, kur tas ir viss, tās tehniskās lietas ir aprakstītas, un mēs arī aicinām tos izmantot, īpaši, ja tiek pasūtītas kādas jaunas tīmekļa vietnes izstrādātājiem, tad tehniskajās specifikācijās atsaukties uz šiem te standartiem, kas starptautiski zināms kā WCAG, tātad vadlīnijas. Jā, un, protams, ir arī ministra kabineta noteikumi, kas iestādēm šo te pienākumu uzliek, bet es gribētu šeit uzsvērt, ka ļoti svaigs ir preču un pakalpojumu piekļūstamības likums, kas paredz, ka arī no 25. gada noteikti veidā privātajam sektoram būs jārūpējās par piekļūstamību savos rīkos, savās tīmekļa vietnēs, īpaši, kas attiecās uz finanšu sektoru un pārvadātājiem, tā kā var uzskatīt, ka šī te publiskā pārvalde ir tāds ieskrējiens, kur var uztrenēt savas prasmes piekļūstamībā. Īpaši arī pakalpojumu sniedzēji, programmētāji, satura veidotāji. Tad es jau minēju, ka šis te starptautiskais standarts ir integrēts arī Latvijas nacionālajā standartā. Un ko tad iestādē būtu jādara bez tā, ka viņa izveido piekļūstamību tīmekļa vietni un ikdienā ievieto arī piekļūstamā veidā noformētu saturu, piemēram, tekstu strukturētu ar virsrakstiem un fotoattēlus ar alternatīvajiem tekstiem. Iestādē arī ikdienā būtu jāsako līdzi, kā atbilstoši noteiktai kārtībai pārbaudītu šo te piekļūstamību un publicētu šo te piekļūstamības paziņojumu savā tīmekļa vietnē, kur tātad jebkurš var pārliecināties, kādā stāvoklī šī tīmekļa vietne ir, un arī mēs kā varam ministrija to varam uzraudzīt un konsultēt iestādes. Un, protams, bez publiskā sektora tiek iesaistīti gan izstrādātāji, gan izglītības iestādes, jo svarīgi šo te apzinātību pilnveidot, un nevalstiskais sektors. Un ejot uz noslēgumu, es arī gribēju uzsvērt, ka
jā, ja jūs ikdienā esat saistīti ar digitālo saturu, tad jā, būtu jāraugās, lai šis digitālais saturs ikdienā tiktu pareizi noformēts, ja jūs esat satura veidotāji, ja, un ja jūs pasūtat kādu jaunu tīmekļa vietni vai informācijas sistēmu, tad šajā tehniskajā specifikācijā šīs piekļuvības prasības būtu jāiekļauj, un jā, tāpat arī būtu jāraugās, lai jūsu iestādē būtu kāda struktūra vienība, kas domā par piekļūstamību, ka tās kompetencē ir šie jautājumi, un arī plānošanas dokumentos noteikti digitālās piekļūstamības jēdzienam būtu jābūt. Jā, šeit daži piekļūstamības aspekti, bet es iešu tālāk, jo jā, laiks ir ierobežots. Te var redzēt, ka ir dažādi arī digitāli rīki, kā var piekļūstamību pārbaudīt, bet manuāls pārbaudas arī jāveic. Cilvēkam tomēr ir jāveic šie testi, kā tas viss darbojās. Jā, un jā, Kaspars un Jānis jau pastāstīja par Hugo, ka tas ir ļoti labs rīks piekļūstamībai, un mēs kā varam ministrija gribam uzsvērt, ka šīs piekļūstamības pārbaudas vadlīnijas ir ļoti ērtas un tiek atzīts, ka ļoti cilvēciskā valodā uzrakstīts, kā šīs lietas var pārbaudīt, kā var iegūt informāciju par to, kas ir piekļūstamība. Tā kā aicinu jūs, varam tīmekļa vietnē ieiet šajā piekļūstamības sadaļā un izmantot pieejamo informāciju. Un jā, pavisam īsi pārskaitīšu, ko tad mākslīgais intelekts dod piekļūstamībā, un ko arvien vairāk izmantos piekļūstamības nodrošināšanai. Tad teksta ģenerēšana vieglajā valodā, alt tekstu ģenerēšana priekš attēliem, kas skaidro neredzīgajiem, kas ir šajā attēlā. Subtitri multimedijas saturam, vai ne? Ja bija plašāk ņemot runas atpazīšanu, nākotnē arī objektu un attēlu atpazīšanu, jau te mēs runājam vairāk par fizisko vidi, vai ne? Tātad automātiska tulkošana no zīmju valodas un zīmju valodā iespējams arī tiek paredzēts, un, protams, meklēšanas rīki, jau tika runāts par virtuālajiem asistentiem, ja, ka, uz to mēs arī raugamies, ka tas tā palīdz cilvēkiem piekļūt informācijai. Paldies liels jums par piedalīšanos un par iespēju dalīties ar šo informāciju. Paldies, Pauli, liels! Un, jā, piekļūstamība un sarunu boti, tātad, ja virtuālie asistenti, ir svarīgs jautājums, ko minēja arī Pauls iepriekš savā prezentācijā. Un tā kā mums šodien ir saruna par pionieriem, tad lūdzu Rīgas valstspilsētas pašvaldības pārstāvjus stāstīt par savu pieredzi sarunu bota izveidē, ņemot vērā, ka Rīga ir pirmā pašvaldība, kurai ir savs sarunu bots. To gan nesauc Aija, bet lūdzu, Anna, pastāst īsumā, kā tad sauc jūsu asistentu un kā viņš nodrošina piekļūstamību informācijai. Paldies! Paldies, Aija! Labdien, cienījamie digitālas nedēļas dalībnieki! Tātad šodien mans kolēģis Nikita Kozlovs un es, Anna Kalerija, iepazīstināsim jūs ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības pieredzi strādājot ar virtuālo asistentu Zintis un iemesliem, kādēļ mēs izvēlējamies veidot savu asistentu, izaicinājumiem, ieguvumiem un nākotnes plāniem. Tā, piedošanos. Tā. Tā, jā. Rīgas pašvaldība strādā ar virtuālo asistentu Zintis kopš 2020. gadā 30. novembrā. Un aptuveni pēc pusgada mums kļuva skaidrs, ka Rīgas tēma ir pārāk lielā, tā teikt, aizņem ļoti daudz vietas, un mūsu tēmā bija 146 jautājumu atbilžu kopas, kas ir tikai 1/3 no Rīgas pašvaldības kompetences. Un
Tādēļ sadarbībā ar KISTS kolēģiem mums izkristalizējās ideja veidot savu chatbotu uz Zinta bāzes. Mūsu motivācijas punkti bija tādi, kā iespēja integrēt chatbotā integrēt informācijas sistēmas, pašvaldības datu bāzēs, kas ļautu mums izvairīties no kļūdu skaita. Tie, kas strādā ar Zinti, zina, ka ir biežas kļūdas ar amatiem vai darbinieku un amatpersonu vārdiem, uzvārdiem, adresēm, domes atrašanās vietām, pašvaldību atrašanās vietām un tā tālāk. Nākamais punkts bija statistikas iegūšana un analīze tieši par Rīgu, sarunu pārņemšanu no chatbotu uz dzīvu cilvēku, iespēja pieteikt e-pakalpojumu no chatbota, un arī, lai chatbota izskats vairāk atbilstu Rīgas pašvaldības simbolikai. Un šeit ir redzams laiks, kas prasīja mums, cik mums prasīja pārējā, pie nosacījuma, ka Rīgas domes vadībā atbalstīja mūsu ideju izveidot chatbotu. Un tātad saskaņošana ar vadību, koncepcijas izstrāde, satura pārcelšana no chatbota Zintis uz Rīgas virtuālo asistentu, domstarpības par jauna chatbota personību un vizuālu izskatu, jo mums bija, tā teikt, ne strīdi, bet tādas, apspriedes par to, kā kādā veidā izveidot savu chatbotu, kā dzīvu cilvēku, bet tas noteikti prasītu vairāk resursu, un tādēļ izvēlējāmies tādu robotizētu izskatu, kas, mūsuprāt, vairāk atbilst pašvaldības stilam un koncepcijai. Un pēc asistenta tēla izstrādes mēs ķeramies klāt saturam, respektīvi aktualizējam un sadalījam 146 jautājumu kopas pa atsevišķām tēmām. Un kopš 2023. gadā 1. oktobra mēs strādājām abos čatos vienlaicīgi, un beidzot ar 1. decembri, pagājušajā gadā 1. decembri, palaidām Rīgas virtuālo asistentu publiski. Šeit ir redzami fakti un skaitļi, kas pašlaik notiek mūsu virtuālajā asistentā. Mums ir 130 jautājumu atbilžu kopas, kas ir sadalītās 30 tēmās, un vienā tēmā jautājumu skaits ir mainīgs, varbūt 1, varbūt 150. Un runājot par skaitu mēnesī, sarunu skaitu mēnesī, jāsaka, ka tas ir samazinājies aptuveni uz pusi. Analizējot statistiku, esam secinājuši, ka cilvēki izvēlas meņu pogas, kas tiek piedāvātas lietotājiem uzsakot sarunu. Tie ir kontakti, jaunumi un pakalpojumi. Chatbotu trenē 2 treneri, mana kolēģe un es, un mums palīdz to darīt citu pašvaldību institūciju kolēģi. Mūsu darbs palika praktiski tas pats, kā bija. Tātad saruna analīze, kļūdu labošana un aktualizēšana. Viens no lielākiem ieguvumiem šajā situācijā, teiksim tā, ir tas, ka mēs uzreiz varam publicēt labojumus, negaidot nākamo dienu. Tātad, un pārņemot chatbotu, esam saskārušies ar šādiem izaicinājumiem, kas joprojām ir risināmi. Un, protams, galvenais izaicinājums ir datu drošībā, it īpaši ieviešot e-pakalpojumu pieprasīšanu no chatbota, kā arī sarunu pārņemšanas gadījumā, tas nemaz nebūtu mazsvarīgi. Integrācijas ar citām informācijas sistēmām prasa, teiksim tā, vairāk uzmanības no kolēģa, no mūsu IT kolēģa, Kozlova kunga. Un arī par trenēšanu, uzturēšanu un dažādu iestāžu dzīvi vienā chatbotā
mums pastāv dažādi varianti. Runājot par ieguvumiem un nākotnes plāniem, principā, kas ir saistīti savstarpēji, ieguvumi jau tagad ir. Tas ir precīzākas atbildes, iespēja saņemt un analizēt statistiku tieši par Rīgu, integrācija ar dažādām informācijas sistēmām, mākslīgais intelekts un treneru plašākas iespējas, kā minēja augstāk, tātad par izmaiņu publicēšanu tajā pašā dienā. Nu, un mūsu nākotnes plānos ir jaunu iestāžu piesaistē, iespējams asistentu saimes veidošanā, treneru statusa un tiesību noteikšana, jeb legalizācija un sarunu pārņemšana no chatbotu uz dzīvu cilvēku, jautājumu atbilžu kopu skaita palielināšana, lai aptvērtu visu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kompetenci. Nu, un ja kāds gribēs iet mūsu ceļu, tad, protams, sākotnēji viss ir atkarīgs no jūsu vadības, no lēmuma un atbalsta. Ir nepieciešams, lai būtu skaidrs mērķis, apzināti resursi, pārdomāts saturs un tā izvietošana, lai trenerim būtu maksimāli viegli, ērti un ātri strādāt. Jābūt priekšstatam, tā skaitā par treneru skaitu un viņu darba kvalitāti un kapacitāti, nu, un tehniskais atbalsts, protams, arī ir ārkārtīgi svarīgs. Tas arī viss. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Anna, paldies par dalīto pieredzi, kā notiek jūsu pašvaldībās. Noteikti visiem aicinu sazināties, ja ir interese iegūt kādu informāciju vairāk. Bet sarunbotu jautājumu mēs risināsim vēl arī rītdien, tātad lūdzu visiem būt aktīviem un pieslēgties 4:00, kur mēs risināsim jautājumus ar sarunbotu treneriem. Paldies liels visiem, kuri bija kopā ar mums šodien tiešraidē un kuri mūs skatījās. Un paldies mūsu šodienas runātājiem par savu pieredzi. Paldies jums! Paldies! 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 Nu, es neesmu vairs Liena. Man kaut kas te ir uzkāries. Izejam ārā vienkārši. Es nezinu, man te ir nebeidz. Nu, pagaidz, pasīšos, kas mums tur. Man rādās tāda, ka beidzies, ir jābeidzot. Nu, te forši, katrā gadījumā Facebookā vēl Anna runā. Tā kā Nikita var pateikt, ka Anna ir livā vēl pēc mūsu šī brīža sarunas. Jā, jo kaut kas te beigās ar to tiešraidi nobruka, es sūtīju Aijus tiešraidi, man kaut kā neaizsūtījās, nezinu, vai tas tiešām bija vai nebija, jo kaut kas te ir pišķiņ tehniskas problēmas maz. Es domāju, ka tas jau nav vairs mūsu jautājums. Mēs darījām visu, ko varējām. Ir, protams, lietas, ko padomāt uz rītdienu, kā labāk, bet rītā būs foršums tāds, kad mūsu saruna būs, kā es teicu, līdz 5, ja, un pēc tam neviens vairs negrib runāt, un tā kā mēs varēsim runāt, cik ilgi gribam. Jā, es no savas puses gribētu pateikt Annai, Aijai un Lienai paldies par ugunskristībām. Jums viss ir izdevies. Paldies jums par foršu atbalstu. Tā kā, jā. Nu, tā kā hokejā, es piedodiet, es visu laiku atsaucos uz hokeju, bet kā hokejā ir tas teams, ja, tā komanda, tā arī mums, lai mēs esam katri savā vietā, pirmo reizi redzam viens otru, bet tā komandas gars mums ir pavadošs. Labi, kolēģi, tā kā vēlreiz paldies jums. Jā, uz redzīti. Paldies, Paldies, visu labu. Paldies, atā.